Šis ir 4. video par skečošanu. Šajā reizē mēs zīmēsim krūzīti. Mēs jau esam zīmējušas krūzīti superīgajā nodarbē, tāpatās arī nedienu bez līnijas. Mēs mācījāmies, kā zīmēt tādu vairāk realistisku krūzīti. Ja mēs zīmējam šeit ovālu kaut ko, tad arī apakšā tādā pašā veidā zīmējam ovālu. Kaut arī šo te nevar redzēt, šo līniju, toties viņi kaut kādā veidā izmaina to, kā mēs šo te apakšlīniju, vai mēs viņu uzzīmējam pareizi vai ne. Tas tā ir viena lieta. Šāda kompozīcija ir ļoti garlaicīga, tāpēc, ko es tagad gribu darīt, es gribu uzzīmēt krūzīti šeit un uzzīmēt uz šāda te melna pamata. Jau jūs varat zīmēt uz nekrāsotu pamatu, es vienkārši gribu uzzīmēt uz izkrāsotu pamata. Un tas koncepts ir ļoti vienkāršs. To pašu krūzīti var uzzīmēt šeit. Tas ir jau daudz interesantāka kompozīcija. Šajos te zīmējumos mēs vienkārši padomāsim par savādāku veidu kompozīciju nekā ierasti. Tā, šeit ir mana krūzīte. Tas ir parasts zīmols. Te būs tā kā atspoks. Sakstāšu šeit, jā, tā kā tur es uzkrāsošu citu krāsu. Izskatās, ka tā krūzīte spīd. Nedaudz arī balto. Te arī spīd. Un kafijas krāsu. Te arī atspīdams nedaudz. Un otru krūzīti atkal, jā, sākot ar ovālu. Un šeit ir ovāls. Un šeit mēs zīmējam tādu pašu ovālu. Šeit ovāls. Šeit ovāls tāds pats. Tad, kad krāsojam, tad, protams, mēs pārkrāsojam viņu pāri. Lai parādītu, ka tur spīd krūzīte citu krāsu. Te burbulīši kafijas. Skicējot mums ir iztēlē vieta. Ja mēs neko nezīmējam tā kā realistisku. Un te var arī kaut ko uzrakstīt. Kaut ko, piemēram, man kādreiz bija tāda krūzīte, kur bija rakstīts virsū mosties, lai dzīvotu. Un es tagad domāju, ka es gribētu uz tās krūzītes uzrakstīt mosties, lai dzīvotu. Un atkal mēs uzrakstam datumu, 20. aprīlis. Un nobeigumā vēl nedaudz pieliku klāt zaļo, kā jau tā ir krāsu apzināms pretējā krāsa, lai izceltos, jā, tā kā tādā veidā. Un te arī vēl var visu kaut ko iestrādāt. Iekšā var, piemēram, rakstīt visu pilnu ar vārdiem dažādiem. Jā, mosties, lai dzīvot, vēl vienreiz var rakstīt mosties. Tādā nesalasāmā veidā, lai ar šo te viņš, lai dzīvotu. Mosties, lai dzīvotu daudz reizes. Tā, šādā veidā kaut kādā ir dzīvība radusies labā. Tiekamies nākamajā video.